šodien noskaidrosim, kas ir aktīvs jaunietis. Un pirmais jautājums mums ir, kas skaitās kā aktīvs jaunietis? Manuprāt, aktīvs jaunietis ir tāds cilvēks, kurš bieži iet ārā, kuram ir labs garstāvoklis un runā ar cilvēkiem, un kuram ir vienkārši laba veselība. Nu, manuprāt, tas ir atkarībā no kādā ziņā aktīvs. Ja tu domā tā kā pilsoniski aktīvs, tad kāds, kas iet palīdz sabiedrībai vai piedalās visādos pasākumos, kaut vai skolas vai pašvaldības pasākumos, vienkārši kopumā izplīdzīgs cilvēks. Bet, kā mans kolēģis minēja, arī aktīvs cilvēks var būt fiziski aktīvs. Bet tāda veida arī var piedalīties arī pilsoniskajā aktivitātēs, tur sporta svētkos piedalīties un tādos veidos. Tāpēc, jā. Saprotam, pilnībā saprotam. Tad vēl viens jautājums mums būs, ar ko tagad nodarbotos aktīvs jaunietis, piemēram, politikas ziņā, teiksim tā? Es, piemēram, rīkošu Saules tehnikumā signāla vēlēšanas. Es esmu signāla vēlēšanas vadītājs Saules tehnikumā, kur tas būs īsta vēlēšana simulācija. Tieši tajā laikā, kad notiksies īstās valsts vēlēšanas, saimnes vēlēšanas. Un, doma ir tāda, iepazīstināt jauniešus ar vēlēšanu procesu, kā tas notiekās viss īstajā dzīvē. Tur notiksies tieši tāpatās arī laiki un rezultātu iesniegšana. Viss sakritīs ar īstajām vēlēšanām. Arī būs tie paši kandidāti, kas ir īstajās vēlēšanās. Vienkārši tā kā apmācība jauniešiem, kā vispār iet vēlēt, jo man liekas, ka daudz arī jaunieši neiet vēlēt, kad viņi vienkārši nesaprot, kā tas viss notiekās, jo tas īsti nav ticis izskaidrots. Un tas ir, kā es piedalos politiski. Varbūt mums kolēģis var pastāstīt, kā viņš ir piedalījies. Manuprāt, es varētu tā pateikt, ka es neesmu baigi aktīvs cilvēks, it īpaši politikā. Esmu vienīgi aktīvs sportā un es komunicēju, bet es to bieži nedaru, un es uzlaboju savas prasmes katru dienu, mēģinot runāt ar cilvēkiem. Pilnībā saprotam. Labs ir. Trešais jautājums, kas mums ir kā kļūt par aktīvu jaunieti, teiks tā? Tas sākās pat ar mazākajām lietām. Kaut vai skolas pasākumus, dalību skolas pasākumos, līdz pat brīvprātīgiem darbam. Tas ir, tu vari to veikt daudz dažādos veidos. Es ieteiktu vienkārši sāk ar to, kas tev ir vispieejamāks un visērtākais. Man tas bija pašpārvalde šeit skolā, kur es jau aktīvi 2. gadu piedalos. Tā kā, jā. Es galīgi piekrītu. Pat mazās lietas var palīdzēt. Piemēram, ja tev ir draugi, tu vari iet ar viņiem ārā biežāk, uzlabot savas prasmes. Tu arī iet uz sporta pulciņiem, tu arī palīdzēt viņiem, brīvprātīgi darbu, kā viņš teica. Un tu arī vienkārši pats sev uzlabot mentālo, un tā sev uzlabojot prasmes, tu arī vienkārši sev visu dzīvi un nākotni uzlabot. Saprotam. Tad vēl follow-up jautājums. Jūs minējāt, ka tu piedalījies skolas pašpārvalde. Vai tu arī piedalījies varbūt ārpus skolā kaut kādā brīvprātīgi vai arī jebkā? Vēl nav bijusi iespēja piedalīties kādā brīvprātīgā darbā tieši ārpus skolas, jo es dzīvoju tādā mazā ciematiņā. Man īsti nesanāk būt tuvumā jebkādām tādām lieliem pasākumiem vai tā. Tā kā vēl nav bijusi iespēja, bet es labprāt nākotnē to pamēģināt vismaz vienreiz, lai saprastu, kā tas ir. Es dzīvoju pilsētā Stendē. Tā ir ļoti maziņa pilsēta. Bieži nav pasākumi, bet, ja man piedāvātu, es labprāt ar viņiem kaut ko izdarītu. Pēc jautājums būs tāds. Skatoties to, ka mēs visi mācāmies saldu, vai jūs esat piedalījušies varbūt kaut kur saldu, kaut kādos brīvprātīgos pasākumos, vai arī mūsu pašā šajā frekvencē, vai arī kā? Pārsvarā viss man dalība notikusies caur Saules tehnikumu, caur Saules tehnikumu pašpārvaldi. Vienot tas ir reklamēšanas, esmu braucis reklamēt Saules tehnikumu. Vēl, kā jūs iepriekš minēju, ir signāla vēlēšanas, kuras piedalos, kas nav saistībā ar
skolu kā tādu, tas ir vairāk pa visu Latviju tāds. Tā kā varētu teikt pasākums. Un tā gluži es nekur tā neesmu piedalījies. Es arī nekur neesmu piedalījies. Šī ir mana pirmā reize. Un īstenībā man ļoti patīk. Man patīk cilvēkiem komunicēt, kaut ko jaunu pamēģināt. Un, jā. Saprotam, pilnībā saprotam. Tad es bieži arī tikko kā izrunājām, jūs arī minējāt, jūs kaut ko jaunu esat ieguvuši, jaunas pieredzes. Kas kā galvenā lieta, ko jūs esat paņēmuši no tā? Kas tā kā secinājumi no tā visa, tā pieredze, kāda jūs bijusi? Nevajag stresot. Būs jāpiekrīt, es esmu iemācījies labāk savaldīt savu stresu. Man tagad ir vieglāk uzrunāt cilvēkus, kā arī vienkārši esmu iemācījies arī skaidrāk runāt, saprotamāk, varētu pat teikt formālāk, tā pieklājīgāk, protams, pēc nepieciešamības. Tagad teikt, tas no manas puses ir lielākais pluss, ko esmu iegūst no visiem šiem pasākumiem. Jā, saprotam. Ar laiku mēs visi tagad dabūsim kaut ko jaunu. Varbūt jums kādi jautājumi? Tā kā tev, Gustav, tu esi pilngadīgs, vai tu esi nolēmis piedalīties vēlēšanās, vai tu tā kā lielākā daļa jauniešiem nevēlies piedalīties vēlēšanās, tā kā neies balsot? Es iešu balsot, man vispār jau bija mazā pieredze ar balsošanu. Mums nesen bija pavasarī, es nemaldos, tagad par rajonu vēlēšanās, kur man vajadzēja aiziet novēlēt pa vienu no mūsu novada galveno. Diemžēl manējā partija zaudēja, tā kā ir kā ir. Bet šogad arī iešu vēlēt, vēl nezinu tieši pa ko, tā kā būs man drusku jāpaskatās, kurš tā kā vairāk iet pa maniem standartiem un tā tālāk. Un jums? Vai tu sevi uzskatīji kā aktīvu jaunieti? Es teiktu, ka jā. Es skatos to, ka es arī piedalos skolas pašpārvaldē. Es cenšos arī brīvprātīgi šo tur piedalīties, kur varu. Es arī cenšos, nezinu, vai tas skaitās. Es domāju, ka jā, bet es arī cenšos nodot asins, cik es varu daudz. Vai būt arī tā kā, labs cilvēks, teikt tā. Vispār, Edgars, dzirdēju, ka tev arī tagad ir sanāk pilngadība. Vai tu arī plānojiet balsot? Jā, es plānoju iet balsot, bet es vēl neesmu izlēmis, par ko ir jāizskata. Jo, teiksim, tā nav gluži tā kā viena konkrēta atbilde, nav viena pareiza. Tas ir katram ir savu uzskatu, par ko iet balsot. Es vēl neesmu izdomājis, par ko es vēlētos balsot. Un tad tev būs jautājums no manīm. Kāpēc, tavuprāt, kas ir galvenais iemesls, kāpēc jaunieši neiet balsot Latvijā? Es teiktu, ir tā, ka varētu būt, ka viņi nav aktīvi, nedabū informāciju par mūsu politiķiem, un varbūt tas arī viņiem nav tajā iegājis tieši klāts, ka viņiem ir jāiet tas darīt. Jo bieži vien viņiem nav bijusi tā pieredze, pirmkārt, arī. Viņi neko arī daudz ko nezinās, un viņi bieži vien pavada savās burbuļos savu laiku, un nezina, kas notiek arī valsts politikā. Tāpēc viņi bieži vien neuzsāks to darīt. Man būs tev jāpiekrīt tajā, kad arī nav īsti interesi. Cik es esmu redzējis, Latvijas politiķi arī baigi necenšas sevi reklamēt jaunākajām paudzēm. Viņi vairāk, viņi gan jau arī to saprot, ka lielākā daļa vēlētāju nav no jaunākajām paudzēm, ka tās ir iepriekšējās paudzes. Man liekas, tas ir vēl viens ļoti liels iemesls, kāpēc nenotiekās, jo vienkārši netiek reklamēti vispār šie politiķi. Viņi vairāk fokusējās uz tām vecākajām paudzēm, nevis uz jauno paudzi, kas, manuprāt, nav ļoti pareizi. Jā, vispār tā var teikt. Tev varbūt kāda doma par šo visu? Man, runājot par politiku, nav nejausmas, jo es tur baigi neiesaistos. Sociālās medijās es arī baigi ilgi nesēžu, tikai Instagramā, kaut kādā YouTube un tā. Bet, ja būtu runa par balsošanu, es paprasītu savam kolēģim Edgaram par savu viedokli, tā lai es neko nepareizi neizdaru. Manuprāt, arī tieši tā kā izglītošana šajā jomā ir būt diezgan labvēlīga. Tāpēc arī ir šīs signāla vēlēšanas, kuras piedalos.
Bet tas arī nav vienīgais, kā varētu izglītot jauniešus. Vienkārši parādīt, kādas ir opcijas, vienkārši saprotamākā veidā pasniegt to, ko partijas sola darīt. Jo pārsvarā, ja tu neej un pats nemeklē, tu nekad neuzzināsi, ko vispār katra partija vēlas darīt ar mūsu valsti. Tāpēc, manuprāt, vajadzētu kaut kādā veidā to padarīt pieejamāku, lai arī jauniešiem būtu vieglāk saprast, par ko viņi vispār balso. Nu, tad noslēgušos vārdus, sekojam frekvencē visos sociālos tīklos, kur vien var. Arī, protams, Saules tehnikumam un ejam balsot.